Mani sauc Lelda Sotniece, un es esmu ģimenes uzņēmuma Skrīveru mājas saldējums vadītāja. Kā lielāko pievienoto vērtību no šīs prakses, es saskatu, ka arī jaunieši var iepazīt vietējos uzņēmumus šeit Skrīveros, saprast, ka arī šeit ir iespēja attīstīt uzņēmējdarbību, un nevar teikt, ka šeit nekas nenotiek. Uzdevumu mums no sākuma bija ļoti daudz, idejas bija ļoti daudz. Mēs sākotnēji jau izvirzījām tādu mazu solīti, kas būtu šī uzņēmuma prezentācija, un laika gaitā apzinoties to, ka tā laika ir tiešām ļoti maz, mēs arī realizējām tikai šo uzdevumu. Ļauj jauniešiem izstudēt visus manus sociālos tīklus, lai viņi dod savu atgriezisko saiti, kuru es uzskatu par ļoti būtisku, vērā ņēmumu un modernu. Un galvenā, ka, man liekas, darījām ēdām saldējumu vairāk. Tas jums jāsaka īstenībā. Parādīja Lelda, kā tiek ražots saldējums, kādas mašīnas, saldētavas lielas, kā uz tirdziņiem braukā. Šķiet, mājīgas telpiņas, taču patiesībā aiz šīm mazajām telpiņām ir lielas saldētavas, daudz saldējuma, lielas noliktavas, vai ne, Katrīna? Jā, Ričard. Savā ziņā izaicinājums mums bija tas, ka ir jāstrādā pēc šajām zīmola vadlīnijām. Strikti jāievēro noteikumi, cik biezām līnijām jābūt, kā logo drīkst izmantot. Vēl man ļoti patīk, ka man bija tāds gadījums. Mēs ieplānojām vienu tiešraidi, gaidot Ziemassvētkus, un man pēkšņi atteicās viss, ko es biju sarunājis, kas man nofilmēs viņu. Un es biju ļoti priecīga, ka es vienkārši varēju uzrakstīt šiem jauniešiem, klau, mums ir šāda situācija, vai jūs variet mums izpalīdzēt. Un tas arī iekļaujās digitālo prasmi projektā, kas bija brīnišķīgi. Un viņi īstenībā abrīnoja viņu prasmes vienkārši tā filmēt arī ar tūplāniem un tālskatiem.